Savienība, Eiropas Savienība mums dod dažādus ieguvumus, dažādos arī līmeņos, ne tikai personiskajā, bet arī varbūt uzņēmumu vai kopienu līmenī, kā arī valstu līmenī. Šajās meistarklasēs es ieguvu atziņu par to, kā veidot saturu atbildīgi. Manuprāt, šis ir ļoti nozīmīgs un vērtīgs process, lai ne tikai mēs kā satura veidotāji saprastu savu lomu un kopīgo mūsu Latvijas lomu Eiropas Savienībā, bet arī mūsu sekotājiem nodotu šo informāciju par dažādām Eiropas regulām, par to, kā vispār kopumā, kā mēs patērējam saturu, kā tas tiek veidots. Ir ļoti svarīgi izskaidrot cilvēkiem, kāpēc, pieņemsim, Eiropas Savienībā tiek uzlikti dažādi ierobežojumi vai arī mēģināts pasargāt lietotājus. Šī ir fantastiska iespēja iesaistīties vēl vairāk pasākumos, lai celtu pilsonisko līdzdalību un arī nostiprinātu kritisko domāšanu. Jo tā ir lieliska iespēja gūt jaunas zināšanas un prasmes par aktuālo Latvijā un pasaulē, saprast, kāda mūsdienās loma ir sociālajiem medijiem un arī iepazīt citus viedokļu līderus un satura veidotājus. Šī mums bija iespēja ieraudzīt gan šos problēmu jautājumus, paskatīties, kāda ir Eiropas Savienības nostāja, padiskutēt par to, kur tad ir šī iespēja izpausties un attīstīties, un kur tomēr ir nepieciešami dažādi regulējumi. Bija prieks dzirdēt arī Eiropas pārstāvju viedokli par to, cik tālu, patiesību sakot, mēs esam ar lēmumu pieņemšanu no tā, kas notiek nozarē. Zem katra Latvijas iedzīvotāja aiz muguras ir kāds satura veidotājs, no kā viņš iedvesmojās vai ko viņš uzklausa ikdienā. Un satura veidotāju, manuprāt, viens no uzdevumiem ir savā ziņā izmantot šo savu platformu, lai runātu par to, kas ir nozīmīgs gan mums šeit Latvijā, gan arī Eiropā plašākā mērogā. Vērtīgas lietas, kurās ik viens var iesaistīties, nav jābūt kādam augsta ranga, augsta līmeņa cilvēkam vai profesijas pārstāvim. Jebkurš, arī jaunieši, var iesaistīties un pilnveidot savas zināšanas. Ļoti noderīgs cikls un paldies!